Starta izvēle īstenībā, es domāju, ka man nebija pat labākā vieta, vienkārši diezgan laba mašīna aizbrauc pārsteidzoši labi no starta. Vienkārši mums bija ļoti labs starts, teiksim tā. Es biju startā, aizbraucu kaut kādu korpusu priekšā, un līdz ar to pirmais līkums es nosadu pirmo līkumu Tureku nosadu attiecīgi četri, un tad aizbraucu. Tad es redzēju, ka man ir pietiekami liels ātrums, lai es varētu braukt priekšu, tur nesadzoties, un viss bija kārtībā. Godīgi sakot, pašam bija šī negaidīt, jo šodien ar to ātrumu baigas nespīdēju pirms tam, tā kā varbūt kaut kā sākt piešauties ar kopējām braukšanas pie mašīnas. Nu jā, rezultātos kopējos neko pilnīgi. Es domāju, gala rezultātos rītdienas, bet ja es tagad nobraucu vēl vienu braucienu labi, tad man ir tur normāli sanāk, tajā, es saprotu, pēc jaunās sistēmas pusfinālā kaut kāda laba vieta. Nebija iespējas, ko izvēlēties. Bija tāda, kā bija, kur bija jāstāv, tur bija. Kā jau teicu iepriekšējā reizē, tad laika kontrolē bija tā, ka otro laika kontroli salaistīja speciāli pirms mūsu braucienu, un tad tā vieta bija tāda, kā bija. Tad pirmā rinda, trešā izvēle, un viņa vieta nav slikta, bet vienkārši tur, kur trasi krustojās ar starta līniju, tur ir šausmīgi liela, tā teikt, kupena. Ziemā būtu kupeni, tagad smilšu valns, un tur vienkārši viņai pārbraucot. Starts bija labs, pārbraucot viņai pāri, vienkārši mašīna atraujās no zemes un pazuda vilkmi, un nācās bišķiņa kārtoties iekšā aiz pirmajiem braucējiem, un tad dabūja bišķiņa sitienī no Frančina Difūra, kurš, kā teikt, ielika viegli sāniņā, un tad iekārtojos aiz viņiem ceturtais. Viss brauciens bija labs, tā kā taisījos jau, nevis taisījos, bija vēlēšanās apdzīt viņu, un kārtējo reizi misiju beidza motors. Viņš uzsprāga. Sacensība šodien ir beigusies, un rītdien arī, jo rezerves motora nav. Tā nu ir tā vārdienas dāvana iznākusi. Trakākais ir tas, kad motors bija pilnīgi jauns, un tehniķi no Zomer Motorsporta, kas ir motoru ražotāji, apskatījās, ka, teiksim, ar visiem datiem ir kārtībā, un viņi meklēs risinājumu, kas tur ir noticis.